Mums pagājušajā nedēļā zvanīja viens uzņēmējs, kuram ir B2C lapa. Mums tā lapa lēna ir WooCommerce bāzes, un mēs esam izbasījušies un nevar sataisīt, un gribam mainīt noktavas sistēmas, tur vēl savas sistēmas integrētas. Viņš saka, ka viņš grib iet uz Shopify, bet apskatoties to viņu pluginu sarakstu garo, ko viņiem tur vajag, visu to funkcionalitāti, tas nebūs lēti. Tas, ka tas ir Shopify, tas nenozīmē, ka to tu izdarīs pat tur, nezinu, 3 vai 5 tūkstošiem. Tas tāpat maksās tur 20, tur 30 tūkstošus. Ja? Ko es viņam tajā situācijā saku, hei, tā vietā, lai tu iet uz citu platformu, tev tur viss jāpiekalibrē būs, plus tu par pluginiem maksāsi, plus tu gribēsi checkoutu customizēt, kas tad atkal maksās. Tad mēs sataisim sarakstu ar problēmām un ejam secīgi labojam. Tur, piemēram, ātrdarbība. WooCommerce'am nav problēmas ar ātrdarbību, ja ir normāls serveris un nav džeki ar līkām rokām. Kā tu esi uzprogrammējis? Izstrādes uzņēmumos pietrūkst tās domāšanas par secīgu problēmu risināšanu. Mums ir tās problēmas, uztaisam sarakstu, kas šīm problēmām ir cēlonis, problēmu risināt saknē. Nevis, piemēram, tev tur namiņš brūk un tu liec krāsu virsū, bet tā vietā tu padomā, vai nav gadījumā jāpaceļ augšā pamati, jāieliek kārtīgi akmeņi, tur vai jāieliek grīda, un tad mēs liekam jaunus dēļus, tā kā tur lāpam sakārtojam, tas nekas kā lāpīts, bet toties skaisti, kārtīgi salikts, tad mēs nopucējam un tad mēs krāsojam. Man liekas, pietrūkst bišķi tādas domāšanas tieši izstrādātāju uzņēmumos. Klients atnāk pie mums, mēs uztaisam sarakstu, mēs saprotam, kur ir problēma, kur ir cēlonis, kāpēc viņa ir uzvedusies, un tad tur risina, lai viņa neatkārtojas. Un tādā gadījumā es arī Džekam saku, uztaisīsim sarakstu un ejam secīgi risinam, un es domāju, ka mēs viņam parādīsim, ka mēs vienu pēc otrām problēmām atrisinam, un viņam radīsies uzticība, un viņš negribēs iet uz citu platformu. Tā kā, kad pārēj uz citu platformu, nevienmēr ir risinājums. Reizēm ir vienkārši jāsakārto esošā platforma kārtīgi, un viss notiks.